Hei, draugi, labvakar. Tātad situācija ir tāda. Ir lūgums pie jums, ļoti svarīgs. Sanāca tā, ka mums sanāk grupiņā nenāk vienmēr modification ziņojumi. Neatnāk, kad kādā no vecajiem postiem vai no vecajiem video tiek ielikts kāds komentārs. Es uzgāju nejauši komentāru jautājumu pie posta par piedošanu, un fakts ir tāds, ka mums neatnāca paziņojums. Man ir lūgums, draugi, pie jums. Jūs, kad jautājat kaut ko, liekat pie vecajiem, tātad kaut kur, vai arī pie jaunajiem, nav nozīmes. Lūdzu, ietagojiet vai nu mani, vai nu manu sieviņu, un tad uzdodiet jautājumu, lai mūs 100%, lai mēs nepalaistu neko garām. Un sanāca tā, ka es atradu to jautājumu, es ietagoju to cilvēciņu, kas uzdeva jautājumu, atbildēju, un izrādījās, ka cilvēks jau ir prom no mūsu grupas, varbūt apvainojās vai ko, es nezinu, bet fakts ir tāds, jā, tā ka lūdzu, draugi, mēs nevaram visu pamanīt, modification reizēm nenāk, lūdzu, tagojiet iekšā, labi? Būšu ļoti jums pateicīgs. Tātad pie reizes arī atbildēšu par to uzdoto jautājumu, ko tur meitene uzdeva. Pāri piedošanu, vai ir vajadzīgs tā kā piedot, kā tas īsti strādā, un vai vajag atstāt to pāri darītāju tad mūsu dzīvē. Kas ir īsta piedošana? Īsta piedošana ir tad, kad mums kāds nodarīja pāri tagad, vai ne, mēs viņu ienīstam, dusmojamies, nezinu, tur negribam satikt, mums viņš izraisa visādas emocijas. Un tad, kad nebūs to emociju, tad jūs esat viņam piedevis. Tad, kad jūs varēsiet viņu satikt uz ielas, paiet garām un nebūs nekāda sirsniņa nesakustēsies. Tad, kad pat vajadzības gadījumā varēsiet roku pasniegt viņam, kad viņš nedod Dievs, tur būs kaut kādā kritiskā situācijā, kad jūs pret viņu attieksieties kā pret ikvienu citu cilvēku. Kad nebūs nekāda satricinājuma, nekāda trigerīša, nekā iekšā, nekādas svīriņas, nekas nenostrādās. Ja tas ir sieva, vīrs, bijušie vai ne, ja jūs varēsiet, nezinu, aiziet pie bērna kopējā uz eglīti kopā, bērnam, lai ir vieglāk dzīvot tātad ar to sievu vai vīru kopā, aiziet uz kafejnīcu, nosvinēt Ziemassvētkus ar bērnu, lai bērns jūtas tā kā super vai ne, un lai tas neizraisa nekādas emocijas. Tā ir piedošana. Tas, ka jūs mēģināsiet to kaut kur nobāzt dziļi un saspiedīsiet zobus un mēģināsiet ar viņu komunicēt, tā nebūs nekāda piedošana. Tā būs vienkārši kaut kur novirzīšana problēmas projām, un tieši tad arī sākas visas pārējās problēmiņas, vai ne? Bet, pats fakts iedošana. Tā kā vajadzības gadījumā apskaut varēsiet cilvēku, tad jūs esat piedevis, un tad mācību stundā arī ir izieta, tad jūs esat pieņēmis. To, ka atstāt viņu vai neatstāt jūsu dzīvē, protams, ka viņu nevajag atstāt, ja jums nav tādas vajadzības vai vēlmes. Var piedot visādīgi, varat arī piedot tā, ka jūs reāli viņu arī gribēsiet atstāt savā dzīvē. Paņemsim par piemēru krāpšanu, vai ne? Vīrs vai sieva nokrāpa, ko daram? Pārstrādājam, saprotam, piedodam, un tad ir svarīgi sajust savas iekšējās sajūtas. Un svarīgi, ko tas otrs cilvēks grib, vai tā krāpšana bija tātad kaut kāda vienreizēja akcija, kļūda, kaut kāda reāla situācija, nezinu, tur, vai arī tas ir tāpēc, ka mīlestība no tā cilvēka puses ir beigusies un viss ir cauri un viņš grib atsevišķi dzīvot. Tas viss ir individuāli, bet nevajag viņu atstāt. Tas nav tas viens no punktiem, piedošanas punktiem, vai ne? Nē. Jums vajag tā, lai nebūtu nekāda emociju pret to cilvēku. Nav jābūt jāmīl viņš līdz mūža galam un tādā garā, vai ne? Tas jau viss pārējais ir jūsu lēmums. Galvenais ir tās piedot, lai nav emociju, lai viņš jūs netracina, lai jūs viņu neienīstat, lai nav nekādu šito te momentiņu, vai ne negatīvo raidītu uz viņa pusi. Un tad tas jau nozīmēs, ka jūs viņam esat piedevuši. Tātad aizveram acis, un iedomājamies sev priekšā tagad to cilvēku, pieiet klāt viņam, pasakat, ka jūs viņam esat piedevis, ka jūsu mācību stunda ir beigusies, ka jūs esat visu sapratis, ka jūs viņam sūtat nesautīgas mīlestības enerģiju, ka jūs viņam pateicaties par savu mācību stundu, ko jūs tagad jūtat? Vai jūs to varat izdarīt?
Un ja jums tagad viņu apskaujot un visu šito pasakot, nav nekādu negatīvu emociju, nekādu dusmu, nekā, tad es jums varu teikt tā, ka 95% iespējamība, ka jūs esat tam cilvēkam piedevusi vai piedevis. Un tā tas arī strādā, draugi. Skatieties, vērojiet. Ja kas turpinam tēmu, uzdodiet jautājumus, izsakat viedokļus. Gaidīšu, draugi.